Viss pēkšņi mainīsies. Paskaties sev apkārt. Lietas vairs nekad nebūs tādas pašas kā agrāk. Pat tava atrašanās vieta mainīsies. Tava mašīna mainīsies. Tava māja mainīsies. Tava domāšana mainīsies. Dievs ienes jauno. Tu domā, ka viss tev apkārt ir pastāvīgs, bet nē. Dievs pārvietos pēkšņi un ātri. Tu neticēsi, cik ātri Dievs pagriezīs lietas otrādi par labu tev. Tas nekas, ka tev nav finanses. Pēkšņi tas izskatīsies brīnišķīgi. Māja, kurā esi, tā nav ideāla. Pēkšņi tu sevi atradīsi labākā mājā. Ja tavai mašīnai ir problēmas, pēkšņi tu būsi jaunā mašīnā. Un visas šīs lietas notiks vienā un tajā pašā laikā. Un tu nespēsi noticēt, jo dēļ tā, kā lietas izskatās šobrīd, pat ja tava dzīve ir ciešama, apmierinoša, tā kļūs labāka. Un ja tava dzīve ir grūta, tā kļūs daudz, daudz vieglāka. Tavs prāts tiks uzspridzināts veidā, kā viss mainīsies pēkšņi. Tu pat to negaidi, bet pēkšņi tev būs radošas domas, kas palīdzēs vadīt šajās pēkšņajās pārmaiņās. Tu būsi jaunā vietā, vieta, uz kuru ar prieku skaties, kurā jūties droši un brīvi. Tu jutīsies ļoti svētīta, kā jau vajadzēja. Tu esi pelnījis tādu dzīvi. Tev nācās sākt ar nelabvēlīgiem apstākļiem, bet tu vinnēsi spēlē, un neviens neapturēs to nākam tavā dzīvē. Nekāda burvestība neapturēs, jo Dieva roka ir nepārvietojama.